Mēs atrodamies nelielā ceļa krustojumā, netālu no La Suplerie, La Pillerie, La Fleurie, La Fonterie, La Bezarderie, La Petite Bezarderie, La Garde-Jarderberie, La Ville-Jardin, La Garem. Tas ir tāds skaists novads, kas līdzinās mūsu vidzemei. Aleksandra Hāna komēdijā Gundars Āboliņš tēlo lēticīgu vācu valodas skolotāju Gunāru Tauriņu, vīrieti labākajos gados, kurš apstākļu spiests dodas prom no Latvijas, cerībā atrast labākas darba iespējas. That's good. Viņš ierodas Parīzē, kāda sava bagāta paziņas uzdomā, lai palīdzētu tām Francijā iegādāties piemērot nekustamo īpašumu. Gunārs naivi ļaujas situācijai, cerot, ka gan jau viss nokārtosies. Bet ar to Tauriņa kunga piedzīvojumi tikai sākas. Gundars Āboliņš kā aktieris jau sen pārkāpis Latvijas robežas un arī nākamajā sezonā būs redzams ne tikai uz Rīgas jaunā teātra skatuves. Teātrī jau tieši aiz tām durīm, kur mēs te sēžam, tieši aiz tām durīm strādā divas meitenes, kuras rūpīgi saskaņo viesižrāžu grafikus ar mūsu repertuāru. Un jau zināms, ka mēs brauksim uz Itāliju septembra beigās ar Soņu, tad mēs brauksim tādā drusku garākā tūrē pa Franciju, bet nemeklēsim māju, bet arī ar Soņu tādās nelielās Francijas pilsētās mēs arī viesosimies.